Tas viens brīdis, kad tiek saridātas makšķeres. Visādus vārdus mēs esam lietojuši, bet saridāt ir aizmirsies, tāpēc, ka vienmēr tu ņem un brauc un ķer. Mēs esam atbraukuši atkal vasaras sākumā uz mūsu likteņu upi Daugavu, kur šobrīd 6 no rīta ir pierietējusi tā kā asara, pilna. Un drīz jūs celsieties, mazgāsiet rokas, kājas, pārīsiet ūdeni un tā Daugava sāks strādāt, ražot elektrību mūsu pašu vajadzībām. Bet mūsu elektrība, makšķernieku elektrība, ir zivis un tas, kur tās dzīvo. Un jūsu elektrība radīs straumi mūsu likteņu upē Daugavā, un tad tās zivis kožās. Un tas, ko mēs gribam Daugavā šodien noskaidrot, pabeigsim sarunu par eholotēm un tām priekšrocībām, kuras viņas kopā ar visām citām modernajām ietaisēm mums dod. Un tas tomēr rezultējās tajā skaistajā ziltiņā. Māri, mēs neko nepabeigsim, mēs turpināsim. Ja, tas ir nebeidzamais stāsts. Mēs runāsim. Tas Mārtiņš Balodis, viņš ir izdarījis pirmo metienu, kamēr man vēl makšķeris nav sataisīts. Es iemetu gadu vecu džigu. Gadu vecu džigu. Man vecākās gumijas jau ir 18 mēnešu vecas. Jā, bet šī ir gada nav nozīmīša, tā ir pērnā gumija. Tiešām, ja? Iesvētīja. Pērnā gada. Es nezinu, tur kaut kādā 13-15 stāv. Tinkšķīts bija, kaut kas uzgrabināja. Jā, labi, slēdzam tehnoloģijas iekšā. Pasties, mums jau viss ļoti smuka redzams. Reku mums ir kanti, redzēs, kantis stāv dziļumā zivs. Seklumā zivs mēs akmeņos pagaidām īsti vēl neredzam. Tas ir kaut kas tāds brīnumainais. Tas ir, jā, tas radariņš. Tas, kas mums burtniekās zivs sadēl. Tu tiešām uz viņu pamatojoties? Ar viņu kolosāli kantis apstrādā. Tāpēc, redzi, šīdien te, piemēram, var redzēt, reku tālumā kaut kādas zivtiņas ir starp tiem akmeņiem. Reku liels akmens, reku liels akmens. Reku mums ir dziļā kanti. Redzi, kartē var redzēt viņu tajā pusē. 360 to reku arī kaut kāds normāls miets aug zem ūdens, redzi? Jā, reku vēl miets aug zem ūdens. Ja, tad principā, tajā brīdī, kad mēs sākam, kā saka, fainīz versijā tēmēt, tad mēs redzam, kur mēs tēmējam. Viņi te ir. Es lieku uz ankuru. Vajadzēs ar vēl pasīvāk ņemsim. Smuki uzknāba. Baigi lielais nebija, bet bija. Man bija tāds, kurš gribēja dusmot. Man augšā ceļot paķēri, jo es jau cēlu ārā. Tālāk. Detaļi jautājums. Apparats. Tēlām iestiešu grāmatulīt. Ņem, tāpēc, ka tas ir asarīts. Tā baigā atlecošā bumba būs. Eku skaisti paņēmis, jums līdz austiņām. Šodienas pirmais. Ņam! Oi, šitas brauks uz Rīgu. Šitas ir tā, ka līdz austiņām ņam. Tā kā pilnīgi. Tur nav zāles. Ir ļoti patīkami strādāt tādā brīdī, ja tu esi tā kā reku rīts, reku Daugava, reku zivis, un ka tev ir adekvāta tā saprašana par to, kas notiek apakšā. Un tā makšķerēšana jau labu laiku ir aizgājuši no tā, ka mēs tagad pieejam pie upes,
un mēģinam kādu zivi iemetot upē noķert, ir aizgājis tik smalkās medībās, ka jums nemaz prātā nenāk, ko mēs varam atrast, ieraudzīt un izzināt, ņemot vērā tehnoloģijas. Tehnoloģijas ir iedošas mums tādu tā kā pašu plēsoņu sajūtu par to, kas notiek apakšā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi mācēt izdarīt to, ko tu vari izdarīt, nevis baidīties, es jau no kompjuteriem neko nesaprotu, man labāk pa vecam. Ir milzīga atšķirības starp to kvalitāti, kur tu dabūni, caur to, ka tu kaut ko vari izzināt. Un to, ka tu vienkārši, nē, man nevajag. Tagad arī mēs nevis sēžam vienkārši te, mēs zinām, ka tur ir dziļums, tur ir kantīti, šitien te asarīši ir, mēs tos asarīšus redzam, vai ir lielākas zivs redzam, un mēģinam izkacināt jau konkrētos veidos. Es ņemu no apakšas, Mārtiņi ap divi ņem no augšas. Kā tā zivs izkacināsies? Mārtiņam atkal uzcita. Bija, piebukstīja. Nu jā, viņš ir strīķēts. Tas nozīmē, ka viņš asariem vispār ir tā, zivim vienmēr bieži saka, ka ir tā šķidra atmiņa, ka viņi tā kā, arī kā aizgāja mazie pa gaisu, viņš ir stresēns paliec. Re, ku viņš ir. Re, ku viņi ir. Viņš paņem un šitādā te sēklītī, kad atbrauc, viņa ir kaut kāds bariņš. Ja viens lielais dabum pa zobiem, vismaz pie manis kālā 100 punktu, viņš viens dabūja pa zobiem, vairāk tu viņus nepielūksies. Ja tu vienu aizķēri un izvilki, tad viņi nesaprot, kur viņš palika, vēl varbūt vienu dabūsi. Daugā es zinu, ka zivis ir ļoti aktīvas uz ēšanu. Viņš uzšāva, saprot, bet tas krenks nolīd, šadiņš, viņš uzreiz nolīd lejā. Un tas asars, viņš bija augstākā līmenī. Man šobrīd interesē noskaidrot kaut ko. Ja noskaidros, tad domāšu, kā viņi ķer. Pēc manas tās saprašanas, tā populācija, kas tur bija tajā seklumā, man uzdūrās no rīta viens, saprat, šodien dod pa zobiem. Filmē, labs ir. Nost! Labs bija, ritīgi liels bija. Kuru vektoru izlaic? Tur. Liels bija, ritīgi liels bija. Vēl lasita. Es pat iedevu pauzīt, lai paņem. Burtnieka refleks. Tev ir cope, tu necērti. Tu gaidi, lai paņem un cert pēc tam ārprāts, ne? Tas nenāca Māri viegli. Es domāju, cik ilgi tev ir, kā tev jāsit pa savām maņām ir, ka tev uzšauj, un ko tu dari? Tu neko nedari. Tu vēl izskaiti 1, 2 un tad piecēri. Tā, lai droši, ka paņem. Eku pa virsmu aizgāja, redzi? Te viss ir labi, tagad vienkārši jāmāk nervus savākt un paņemt. Šoreiz vienam nebēdnim, kā lai saka, paveicās mazliet mazāk, bet izstāst, ka viņam paveicās vairāk nekā tam iepriekšējiem. Šito mēs varēsim palaist vaļā atpakaļ stihijā. Viņš tā uzmanīgi, tas vairs nebija bams, tā kā iepriekšējais. Jā, zivtiņa. Maziņš, smukiņš, peldam. Labs, varš. Redzi, šeit kartē šajā mēs redzam, ka mēs tuvojamies stūrītim. Kas mums ir zaļš? Zaļš mums ir digitālās kartas priekšrocības, ka mēs esam iezīmējuši šobrīd konkrētu dziļumu, kas mums interesē. Tas ir šajā gadījumā 2,5 metri plus mīnus ar pusmetra pielaidi. Tātad no 3 līdz 2 metriem mums karta izzīmējās automātiskā mērķa zona. Kas ir otra lieta? Redz, mēs redzam, te ir kādreiz tecējusi upe pirms apludināja Hesu, un tagad mēs tuvojamies šim stūrim. To, ka mēs notiek, to mēs redzam arī 360 grādu sonārā. Reku ir tā upes grava priekšā, aptuveni 20 metru attālumā, 11, 22, gandrīz 30 metru attālumā reku ir tas stūrīts, reku ir liela akmeņu uz stūrīšu, un reku ārpus kantas mēs redzam gaisā, tās ir samērā lielas zivs, kuras ir ārā. Bet mēs redzam zivs arī reku uz iekšējās kantas. Reku viņas ir, ir liels akmens, piemēram, reku ir liels akmens. Te ir, reku ir akmeņi, reku ir, zivtiņas. Šitās te ir zivtiņas, kas tur stāv. Ar šādu aparatūru, vispār ar mūsdienīgām eholotēm, tas jau vairs nav, tā nav vienkārši makšķerēšana. Tas kļūst par aizrautīgām medībām, tāpēc mēs tādas arī, pērkam un to zivu mēģinām noķert. Jo stāsts vairs nav par to, cik un kuras, bet tagad stāsts ir kā, lai būtu interesanti, lai būtu, lai mēs uzlabotu savas tās spējas, prasmes, jo viņas mums noteikti noderēs vēlāk mačos.
Atceries, es jums sākumā teicu par to, ka mēs stāvam Daugavā un tūlīt Rīga sāks iet vannā, dzert tēju. Tieši tas šobrīd notiek. Daugava bija relatīvi klusa, un tagad tev tur pie krasta var redzēt smuki izveidojusies straumes nesto grūžu strīpi, tātad pa vidu sāk plūst lielā strauma. Zivī tas nozīmē, ciešāk piespiežamies un aktīvāk barojamies. Mums tas der. Šnīp, šnāp, šnapī, kleine krokodīl. Šnīp, šnāp, šnapī, 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 šnapī. Šito būs jāatbrīvo ar vai versiju. Nu, piedodiet, palidosim. Abā, ar laitiņu pa gaisiņu fiksi ciet, lai neškurinās. Apsies, redzi, rīktīgi iekšā šnīp, šnap, šnapī. Tagad ņemsim uzmanīgi, vilksim visu ārā. Mēs viņu tagad uzmanīgi paņemsim aiz āķīša. Tā, lai nesabojājam žaunas. Un tagad, opā, redzi, pasties, nepilītas neizpilēja. Kleine krokodīli. Abā. Mutu vaļā. Nu, noelpojies. Pilns ar žaunām. Forši. Aiziecam, lai uzprojām. Baigais pārsteigums. Iedomājies, viņi mierīgi peldēja, skatās, šitam es gribu iekost. Un pēc tam, ups, ko es apēdu? Mārtiņš man patās apgalvoja, ka pasaulē iegājas jaunā augstas izšķirtspējas tajā pasākumā. Izstāst par to augstu izšķirtspēju, ko tu mums tagad stāstīsi. Jā, nu, principā ir tā, ka Rapolis šogad vairāk ir piestrādājis uz tām dzīvajām krāsām. Tad Rapolis sataisīs augstas izšķirtspējas woblerīšus. Jā, viņš uz tām HD Life Cover uzražojas. Šogad nav tik daudz izražot, kā saka, jauni mānekļi, vairāk piestrādājis tikai pie krāsojumiem un izskatiem. Kā tev šķiet, vai tas ir domāts, lai ķertu cilvēks vai lai ķertu zivis? Vai vairāk zivs noķert, protams. Zivs noķert. Tu domā, ka zivs, viens varētu teikt, jā, kad zivs redz, ka šī zivs ir konkrēti akla, tad viņi varētu būt, kad grāb viņa lielāku pārliecību. Jā. Tādās niansēs. Jā, nav tik tās spīdīgās krāsas, viss ir uztaisīts tuvu dabīgajiem, viss ir uztaisīts. Šis ir interesanti, ka tas ir zivtiņi, kas saucās aju, kas sastopam tikai Japānā, bet patiešām pateicoties tam Japāņu domāšanas eksportam pa visu pasauli arī, kur Rapolis ir uztaisījis aju zivtiņas krāsā. Šitais ir Amerikas normāls asarīts ir. Redz, pat bišķi līdzīgs mūsējiem varētu būt, teiksim. Vai visvairāk Amerikas tirgums šitais ir pumpkin seed saucās. Ja nemaldos, tas ir asarīts prototips tikai Amerikas versijā. Bet nu ir arī mums pašiem reku garšīgā, reku mūsu mukā. Viķīti. Šāds. Ar visu punktiņu. Paralīti. Šitais ir mirstošais grundulīts pareizi. Jā. Šis īstenībā ir grundulim bišķi. Maili nārsta krāsojumā, es teiktu tā. Jā, daudz dažādi izmēri, dziļumiem. Bet tas, kas makšķerniekam jāzina, ir tas, ka atkal jāsadala. Šī gadījumā mēs atrodamies Daugavā. Ja ir kaut kāds dziļuma, tās, protams, šitie būs visdziļāk ejošie. Nākošie tad būs atkal šitie te. Ar tām mēlītēm. Patiesībā šie šadiņi ir tādās cimpērlīgās ūdens tilpnēs ļoti rezultatīvi. Un tās dabiskais krāsojums varētu palīdzēt. Man konkrēti šobrīd favorīts šis te ir. Man patīk, kā viņš izskatās. Es zinu, ka uz viņa pilnīgi noteikti kāda kaprīz līdeka varētu uzlikt, tā, ka citas negribēs ķerties. Šis man patīk ļoti. Un tad augšēji jākal ir taisīt ar to savu jocīgo to apaļo to skateru lipu, jā? Jā, to skateru, lai agresīvāk tā spēle būtu. Nu, tas nozīmē, ka tev svētdienas makšķernieki ir jāizdomā. Ja tu gribi kaut ko raustīt un ņemties, tad tev vajag taisnu lapiņu šādu. Bet ja tu gribi uzticēties to, ko jau tev ražotājs ir iedevis jau ar to ražošanas to, tad izmanto šito te. Tas skaterlips ir tāds, kurš ne tikai kratās pa labi, pa kreisi, bet arī vēl staigā lielajā līmenī. Jā. Un, Mārtiņ, es tev ieteiktu šitādu kaut kādu paņemt? Nu, pamēģinās, jā, jo tad arī iepriekš bija tāldanceļš ar parastajām mēlēm, uztaisīšu ar to skateru mēli. Šitais aizies slējā mierīgi uz kaut kādiem 4,5 metriem, es domāju, viņi nodzīs mierīgi. Pamēģināsim. Un šodien kādreiz ir tāds dziļums? Iedos man varbūt viņu uzlikt? Droši, es paņemšu šo. Aju? Jā. Labs sarunāts. Mums nekas, tas kaut būs izvēlts tas arī. Mārtiņš arī vēl. Mārtiņ, ko tu velc? Arī kaut ko. Abi Mārtiņ priekšņi kaut ko velk. Manējais nodila, bet viņš tur ir. Nu, parādi, kas tā tur ir. Crazy Fish gumijas paņēma. Tā ir vajag. Asarīts kā asarīts. Nav tā kā līdek. Jā. Nu, man jau līdeks bišķi lielāks pa asarī tikai. Tā kā, nu, laidīsim, lai dzīvo.
Smuki, ar kvoku. Kaut kas nāk, bet smuki iepļāva vasarīts, man patika. Es pagaidām ar plastmasu. Topiņā. Eku ir, atradām, kur viņi dzīvojās. Uz Riģiņa, 70. Viņi dzīvojās, izskatās, ka viņi dzīvojās pašā seklumā. Šitas, teiksim tā, bija nēdams. Ķersim lielāku priekšēšanas. Ja nu paveicās un dabūnam ko ēst, būs jauki. Izmērs pasliktinās. Voglē lielumā. Izmērs samazinās aizvien vairāk. Kautīs ar tādu pašu izmēru māju. Zivtiņa ir gatava uz daudz lielākām aktivitātēm. Otrā lieta, redzi, ir kas? Eko vēl ir. Šitas ir labāks. Šitas beidzot ir tāds, kādu mēs meklējam. Martiņ, pamūc ārā. Nepaņem tavu aukus, tas labāk kavajās. Šnapīs atkal. Šnapīs. Kleine krokodīli. Šnīp, šnap, šnapī. Šnapī, šnapī, šnapī. Šnīp, šnap, šnapī. Kleine krokodīli. Šnapīs. Viņi svaigi kaut ko pāēdus. Zini, kas pa bumbu iekšā? Metam ārā, kamēr... Ko, bet viņi bija agresīvi. Viņi gan uzknāba riktīgi, gan arī negribēja fotografēties. Tāda ir te tā Slātavija, ja? Šnīp, šnāp, šnapī, kraina krokodili. Tas bija baigais dziedājums. Bet tas viens, kas man ieplēs pirmais, tas bija liels. Tas bija tāds, ka es viņu nevarēju izkustināt no vietas. Tā kā viņi te pat apakšā ir. Un tagad mēs redzam to selektīvo, tiešām redzam selektīvo lietu, ka viņi ar džigu, viņi ar vizuļiem un es ar džigu. Un man ar džigu, patās tikai atkal bija copi, tāpēc, ka filmēju. Vīri ap divi jau strādā ar wobleriem, es mēģinu dabūt no apakšas. Un jāsaka, ka wobleriem šobrīd tiešām tā zivs ir daudz aktīvāka. Un tas ir tas mīļums, ka tas vasaras sākums ir agresīvas spēles, agresīvas spēlēšanās laiks. Pretais rīts, ka džigs nerulē Daugavā tik labi kā woblerīts. Vismaz uz asari, kamēr zandarta liegums pastāv. Pēc tam jau sāksies zandarta taustīšanās, bet tas būs rīt, tas būs jūnijā. Kuro reizi jau? Pasties, aste uzliekt augšā. Sveika, galvi saucās. Crazy fish saucās. Būs ārā. Ka uzdeva. Un arī nokodde. Tās bija labs. Bet uz zodijas labi var just tās copas. Tā bija, bet man tā ka man nokoda visu. Es tev saku, tev visu nokoda. Jā, es jau pēc augstas redzēju, ka tev nokoda. Pasties, apēd man pilnīgi visu. Varbūt tā bija mana mūža lielākā līdeka, kas to lai zina. Oho, uz rapalās, draugi. Tava hologrāfiskā zimbele pirmā nošancēja. Uzkāvās. Mazais plēšonīts asarīts. Es teicu, ka šitā maila strādās, redzi? Tev garšo? Garšo. Ēdīs vēl? Peldēšu mājās. Kaut kas ir? Kas tev ir? Līdaks. Nē. Atsars liela. Nav līdaks. Ir līdaks. Hopā. Pagrāb tomēr. Kas zils. Es gribās, ja gribās ēst, tad vajag viņu piši rupjāk, jo tur bija vēl. Mārtiņ, kas tev tur ir? Īks rapiņš. Un mana gumija, ko pirmīt es pazaudēju Crazy Fish. Rekurī, tas ko es pazaudēju iepriekš. Tas ir Crazy Fish. Tas, ko tev nokoda, ja? Tas, ko man nokoda, jā. Un tas, ko tagad noķēra. Ej, tu nost. Jā. Tas saucās, viņi nav rīgi. Jā. Kā tas var būt? Tas šī līdeka tev nokoda to gumiju. Nokoda man Crazy Fish, jā.
Un es... Mūža lielākā līdega, tu teici, tāds teici. Tā, es teicu tā jau mūžu. Patiesību ieraudzījām. Nu tā rodās tie makšķernieki stāstiņi, jā, ka tu baigā un domā nokod. Patiesībā pasties tā līdeciņa tikai. Bet efektīvi nokoda. Jā. Nervi beigti. Nu, gan jau tikšu vaļā. Kaut kā. Jā, visi izsaka tas, kas uz cepures rakstīts, kā. Hummingbird. Nu, tā. Bet tiešām vēl ir pieķerties. Jā. Da ne jau vizu. Ko aizgājis mūku? Ļoti iespējams, ka viņi negrābstīsies šodien vairāk. Tā, ka viņi atraujās pa gumiju, tad viss ir labi. Jā, tu saprati kā paralēli. Svariņa apēdus. Āķis palicis, alkla. Kāpēc viņi visi var smagāki nekā vajadzētu? Viņi vienkārši nevarēja papeldēt, viņi jau grūti bija. Jā. Nu, turpinām. Reku mums ir piebraucām paskatīties nogrimušo laivu sandskatos. Principā šādus sandskatus var lietot sākot ar Helix 5, kuriem viņi ir. Reku mums ir laiviņa nogrimusi visām kontūrām. Mums šobrīd ir ļoti liels attālums, 45 metrus visām pusēm. Tad mēs piebraucam, reku mums tā laiva ir attālināt, viņi pat labāk var izšķirt. Ja? Tad tam piebrauksim, pastīsimies viņi arī ar 360, kā izskatās, teiksim. Runa ir par to, ka teiksim, šajā gadījumā mums ir liels 12 colu aparāts, kas ir ļoti grezni, tā kā lietot tādas iekārtas kā, piemēram, 360 grādu sonārs. Te pašā laikā, ja mēs lietojam vienkārši iekārtas, teiksim, sandskatiem vai down imaging, tad der arī 5-7 colu Helix, kuri ir 6 reiz lētāki nekā konkrēti lielo ekrānu aparāti. Jo ne visiem makšķerniekiem ir nepieciešami, teiksim, milzīgi sandskati. Tagad mēs brauksim rīt ar līdzi iekšā, teiksim, ja, šādu kartu var attēlot arī uz Helix 5 un Helix 7. Jā, Helixam 5, Helix 7 nebūs šī autochart laiva funkcija, kur mēs tūlītās nodemonstrēsim. Tā ir tikai Helixam 9, 10 un 12. Tagad mēs pieiesim tuvāk, un tad mēs redzam, kā mums autochart laiva uzreiz pārzīmē mūsu karti. Redz, pietuvinājāmies. Tagad mums viņš ir ļoti caurspīdīgs, bet mēs redzam, tūlītās es uztaisīšu viņu intensīvāku. Tā, lai viņam nespīd cauri, tad mēs viņu redzēsim transparencija 40, transparencija 0. Tagad mēs zīmējam ar autochart laivu to pašu stūrīti, kas mums jau ir izzīmēts. Mēs tagad braucam pa seklu un tūlīt mēs nobraucam dziļumā. Mums tā kartiņa uzreiz parādīs uzreiz, ka tie paliek dziļāks. Un šāda funkcija zīmēt dziļumu kartu uzreiz ir pieejama gan 9, gan 10, gan 12. Hummingbird Helix. Pie tam viņa 9. ir pieejama arī Sonar GPS versijā, ne tikai sandskat versija jāpērk. Jo laivas, teiksim, tas ir mirkļa risinājums, kvalitatīvās kartas ir pastāvīgais risinājums. Un tā, redz, mēs tagad braucam atpakaļ augšā un tūlīt tās arī karta paliks seklāt, redz. Aiziet. Jā, un šajā gadījumā mēs būtu nobraukuši šeit un, redz, mēs jau zinām, kanti iet šitā. Jā, to mēs ļoti ātri varam izpētīt. Tas ir tas autochart laiva risinājuma pluss. Uz kādiem virzieniem? Bija seklas, uzgāja augšā, dziļš. Uz kanta ziltiņa sekals tev tūt, mēs viņus ķersim. Izstāstīja, uz kādā virzienā virzās vispār, ko mēs varam sagaidīt nākotnē. Es nezinu. Man ir bail iedomāties. Es šobrīd, teiksim, es esmu tehnikas fans, zināmā mērā man patīk viņu lietot un daudz par viņu zināt. Un es cenšos jauno uzzināt. Bet, ja godīgi, kāds būs nākamais trumps, es nezinu. Vienīgais, kas, manuprāt, vēl nav tā kā ļoti drīz sasniedzams rezultāts, kaut gan atkal nekad nesaka nekad, ka piepildīsies to klientu sapnis, kur veikalā prasa man. Es gribu ekolot, kur man rāda, vai tas ir zandarts, vai tas nav zandarts. Ok, varētu būt, ka tas attīstīsies. Pagaidām man ir tīri tā tehnisko domāšana saliekot kopā. Ir samērā grūti izprast. Filmējoši džigāli, es domāju, ka jau sen ir jautājums, kā viņai pa priekšu palaist prožektoru mūsu nepārāk dzidrajos ūdeņos. Vienīgais, varbūt lētais serija varētu būt tā, kad čirpa piedāvās. Mēs redzam, mēs nonācam no kantītes nost, un te uz kantītes stāvēja smugas zivju bars, redzi?
Tās ir aizsargājumās vēl drīzāk. Nezinu, aizsargājumās, neaizsargājumās. Mēs šodien apzināti ķeram pa seklumiem, mēs apzināti nelietojam džigu dziļumā, mēs ķeram asarus līdekus, mēs neķeram zandartus, jo zandartus šodien ķert vēl nedrīkst. Un aicinām arī visus tos, kur piekopjo filozofiju, ka, kas tad es jau tur vienu paņemu. Tu paņem to vienu no ārsta ligzdas, kur viņš sargāja ikrus, kuri attīstījās tajā laikā. Ja? Un atnāca mazie asarīši, un sarga nebija, un noēda tos ikrus. Tagad padomā, cik tu paņemot vienu zandartu no ligzdas, pavasarī kādu robu iecert zandartu populācijā. Varbūt es pārāk skarbi izsakos, bet, manuprāt, noteikumi priekš tam, lai viņas ievēro. Kas notika? Kas notika? Tu ķer uz normāliem izmēriem, ķerās normāli izmēri. Smuks asarīts. Smuks pļaviņu asarīts. Smuki ieknāba, smuki paņēma, smuku garu izulīti. Smuks asarīts, vai ne? Jā. Jaukumiņš. Apā! Kāpēc neņēma? Vēl nezinu. Šnampīs, kleine krokodīli. Aka lapēd man mazo šediņu. To pašus, ko tu asari, uz to pašu Es visus viņu ķeru. Šitas man mīļumiņš ir. Man viņu pagājuši gadu nokot. Es viņu visu ziemu meklēju, dabūju atpakaļ. Baigais jaukumiņš. Meklēju saitos vai? Jā, pasaulē meklēju. Pasaulē nevarēja katalogos atrast. Viņš 46. Vēl divien tālāk. Šnapīgi. Nu kāpēc jāšļakstās? Tā kā tā. Ko mēs redzam? Reku zivtiņu bariņš. Reku ir akmens ar zivtiņu bariņu. Reku mums ir otrs krāsts uz otru pusi. Pacel augšā parāda, redz krāstu mēs redzam no kāda attāluma. Šis ir krāsts. Ja? Un te mēs ejam pa šito tā kā padziļinājumu, un tur reku uz sēklē pie zāles, tur zivtiņu bariņus var redzēt. Reku te ir zivtiņu bariņš, reku te ir mazu zivtiņu bariņš. Tas 360 tehnoloģija, viņa Latvijā pagaidām ir maz lietotāji, bet viņā, šis izskatās, ka šis man būs 360. gads. Nav. Varbūt. Gandrīz mērs. Gandrīz mērs. Tā, Mārtiņa atbrīvojiet vietu. Labi, televīzijā nedrīkst. Gandrīz mērs. Aiziet. Aizgāja visu smuku ar mutulīt un tagad āķējam visu vaļā. Zivī glābot gandrīz paši noķērāmies. Pagaidām viss ok. Uz rapalu nostrādāja, uz Crazy Fish nostrādāja. Vienīgais nenoķēra neko vēl uz stormu. Jā, bet uz stormu būs mežena. Jā, bet tad... Pats arī nostrādāja, jā. Jau nebija tā, ka tu ieliku oltem? Nezinu. Kā tur ir ar skaitu? Kāds jums izšķots veķi? Varbūt līdzīgi ir. Laikam līdzīgi. Laikam līdzīgi, jā. Īpsi nāpīši. Pasties, Mārtiņ, kā viņš ir sakosts bijis. Nezinu, tāpojies pats. Reku, tad mēs tagad braucam atkal gar mūsu laivu, un ko mēs redzam? Reku mums ir upīti kādreiz tecējusi, reku mums ir vecās Daugavas krauja lielā, redzam dažas zīves krastā, bet ko mēs redzam šeit gar malu? Tie ir Pirmā pasaules kara laika ierakumi, redz? Viņi gāja līdz stūrim, jo frontes līnija gāja pa Daugavu. Redz, tā laiva arī noslīkusi ierakumos. Redz, ka mums ir koks noslīcis. Redz, un tiešais kantis pāri pa kanti gaisā, cik daudz stāv zīves smukas liels. Ja? Un šajā gadījumā redz, kā tie ierakumi tur. Op. Tā kā bunkurs, ne bunkurs, ja? Atkal viņš iet līkumiem. Un tādi ir praktiski visi Daugavas krasti, stāvkrasti visi, kur ir šitā asā kants. Viņiem visiem pa augšu gājusi frontes līnija Pirmā pasaules kara laikā. Un tur, kur, teiksim, augstāk pa straumu, kur, teiksim, cilvēki ir iegādājušies īpašums Daugavas krastā, tad ar metālu meklētāju pīkst katrā kvadrātmetrā. Kad Mārtiņš rāda un stāsta šitos brīnums, ko viņš ir izkodis eholoties, man ir bezmazliet fiziska bauda. Tā tiešām ir, tā ir kultūra vēsture. Veci ceļi, tiltu vietas, Perses ūdenskritums, koksnes pilsdarbs tikai pati augšā ir redzama ārā. Tā vēsture te apakšā. Un vienīgie, kas var to vēsturi saprātīgi redzēt, ir makšķernieki, lai cik tas dīvaini neliktos.
Redzi, arī ierakuma malā stāv zivis piespiedušās pie ierakuma malas. Dziļajā kantē saka, vai Jānē, dziļajā kantē. Bet tās mēs ķersim jūnijā. Nav noslēpums, ka Daugavā cilvēkiem ne tikai asarīši un līdeks, kurus mēs šodien ķērām, interesē arī tas zandarts. Un ja jūs gribat nonākt tiešā saiknē ar zandartiem un viņu ķērājiem, 4. jūnijā šeit pat Daugavas radzēs Koknes zandarts notiks. Tur arī tiksimies. Uz redzēšanos!